Žoriks ir uzlicis jaunu motoru, pilnīgi svaigu. Motoram tas ir pirmais šovs dzīvē, un jūs redzējat, ka Ongo Žoriks mierīgi dabona moci tā ratā, ka makšķera velkas pa zemi. Nu, un tagad ies tie visi varoņi malā. Ne, atkal stāv esam vēl. Labi, mēs jūs nākamajā šovā ņemsim arī pa dalībniekiem, stāvēsiet te vidū, ja? Bet nauda netiks maksāt, vienkārši drīkstēs stāvēt vidū. Bet bērni gan būs jāatstāj malā. Tas ir tik pailīgi, kā tu vari zināt, ka ižam nebeigsies bremzes? Nekā. Kā ir? Aizmuk, jākaitīt. Parunāsimies, nē, viņš nevar. Tikā tā vecajam onkulītim viņš teica, ka viņam esot tā kā trakas zirgs. Viņš viņam saka stāv, jo viņš nestāv, jā. Kā ir? Galīgi neklaus. Vispār neklaus. Vienīgais labums, ka tu aizsniedzi makšķeru asfaltu. Tas ir pirmo reizi pasaules vēsturē ar makšķeru līdz asfaltam. Pasties, kurš vēl tā var, ne? Neviens. Aplausi Onkulim Žorikam. Tikai viņš var ar makšķeru līdz asfaltam braucot ar moci ratā. Tā ir nopietna lieta. Bremzes izturēja? Ir tā, kā ir, priekšējā nav. Tas vīrietis, kas tur stāv galā, viņš tagad stostās? Es nezinu, varbūt saldies piškiņi. Nu, parunāsimies ar viņu vēlāk. Ja viņš stostās, mums ir pazīstama logopēdi, mēs iedosim kontakts, iemācīs apakaļ runāt normāli. Tā kā viss būs labākajā kārtībā. Sakārtosim to lietu. Eleganti. Cilvēks ar labākajām mūsām un labāko makšķeru un vienīgo īžu standā. Tā kā pavadam viņa ar ovāciju un aplausījumu kārtīgi trosīt uztaisa Ongo Žoriks. Viņam pakaļē ar riepu nodils 10 reizes ātrāk nekā priekšējā, jo priekšējā pie zemes vispār gan nepieskarās. Izņemoties brīžus, ka viņš mēģina bremzēt ar kurpēm. Visādi citāros, ka priekšējais ritenis ļoti ietaupās salīdzināt. Nu ko, jautrība ir. Mēs esam aizmirsuši tās bailes un šausmas, ko mēs piedzīvojam, kamēr brauc.